Ja kaut kur esat kaut ko iekrājuši, nu tad ļoti Tad zeķē nevajag turēt? Jā, ļoti iespējams, ka jums ar to pietiek, lai piedalītos folkreisā. Nu, man ļoti interesē. Jā, nu skatāmies. Folkreiss sporta veids ar pēc iespējas zemākām izmaksām. Tā ir tā galvenais uzdevums. Un tas, kā to panāk folkreisā, jebkuru no šodienas mašīnām, arī šo var iegādāties par fiksēto samaksu 950 eiro. Pilnīgi jebkurš. Es, tu, viņš un viņa. Ja? Tātad, principā, ja es gribu piedalīties, man viss, kas nepieciešams, tā ir teorētiski ir tikai autovadītāja apliecība. Es tev varu pačukstēt, ka pat to tev nevajag. Tā kā īstenībā no 14 gadiem jau var ķerties pie lietas. Nu, tur, protams, mazākiem vecumiem, 14, 15, 16 gadiem, tur mēs papriekš pārbaudām, vai tas cilvēks draudzējās ar apkārtējo universu un tā tālāk. Bet principā no 14 gadiem var sākt braukt un ļoti labi skola braukšanai, ne tikai sportā, bet arī uz ielas. Jūs noteikti esat visekstrēmākais braucējs no visiem šīs sacensībās. Pastāstiet nedaudz par savu kūleni. Diezgan interesanti sanāca. Ņēma iekšmalu un sanāca aizmugurs uzcit un uzcit virsū uz vaļņu un apgāzās mašīna riņķī. Tā. Kā tagad sanāk mašīnu vairāk nebraucam pilnībā? Nē, ir braucam. Tur pāris darbiņā guldēja un viss. Vai tu esi tikpat labs šofers kā dīdžejs? Tu neticēsi. Man nav tiesība, bet es braucu sacensībās. Bet, ja runājam konkrēti par šo sezonu, ir gājis visādi. Sākums bija labs, beigas bija ne tik labas varbūt, bet tā gadās. Vai tu neesi plānojis arī tiesības likt? Un kā tev šķiet, kā tu varētu nokārtot eksāmenu? Es jūtu līdz tam instruktoram, kas man sēdēs blakus. Jā, bet ja godīgi gribās nolikt, bet fiziski nav laika. Ir darbs rāģiņā, ir naktsklubs, ir jāuzstājās un gonkās jāpabrauc. Diemžēl nav diennaktī tik daudz laika, lai to visu paspētu izdarīt. Es nedaudz par Valteru baidos, tomēr viņš nav tas labākais šoferis. Ko tu varbūt viņam pamācīt varētu, kā viņam braukt? Ja es varētu kādu pamācīt, tad es noteikti šodien kāptu uz piedestālu, bet līdz piedestālam man arī nesanāca, tā kā mēs te visi mācamies. Pa lielam, teorētiski šajā mašīnā jākāp iekšā ir no otras puses, bet tā kā mums otra puse tik tālu aizslānīta ciet, ka mēs nevaram durvis dabūt vaļā, tad Valteru mēs liksim iekšā pa labo pusi. Tad varbūt, ka to akciju arī varam mēģināt izvest, kad mēģina rāpties, rēķinies, ka tu būs dubļains un netīrs. Pilnīgi, jā? Jā. Aha, Nē, labi, tik trāk nav. Lūk, un tagad tev jāmēģina tikt līdz tam beņķim. Un ar galvu nenosit spoguļus nost. Es pakustēties, es vairs nevaru. Tā, tu te ir podiņš. Jā. Mašīna ir tikko nobraukusi sacensību, tāpēc tāds baigās pārliecības, ka viņi darbosies vēl pagaidām nav, bet vajadzētu visam būt. Tad slēdz iekšā masas slēdz, elektrība, visu kopējā tiek padota un startpoga. Tā kā jaunajos. Darbojās, kas pārsteidzoši. Jā, pagaidām.
Kaut kā viņš nav tik ātrs kā pārējie. Te jau kaut kāds ātrums parādās. Šoferīt, kā bija? Tu zini, tagad kādu brīdi nesēdīšos pie stūres uz koplietošanas ceļiem. Pārāk, tāds adrenalīns ir iegūts, lai arī tikai pāris apļi, bet super. Nu, tagad ir jāsāk domāt, kā dabūt 950 eiro un pirkt mašīnu un jābrauc ar sačos. Tas arī viss, kas atliek. Ralfī, mēs arī varam uz pusēm. Te dala arī mašīnas uz pusēm. Jā, bet man tikai jāiemācās no sākuma braukt, jo es nekad neesmu pie stūres sēdējis. Iemācīsies. Paprasu viesturam, vai te ir kāds, kurš pirmo reizi ir braucis trasē. Patās viesturs ir pajautāt. Ir kāds, kas pirmo reizi braucis? Mums ir daži labi bez tiesībām, kas brauc. Un ir arī, zinu, ka varbūt, ja ne šogad, tad pagājušajā gadā taču bija viens tāds, kas pirmo reizi praktiski pie mašīnas piesēdās. 2 dienas pirms sacensībām bišķi patrenējās un bija trasē. Un tikai tad sāk mācīties pa ielu. Nākamgad Sems komanda vai arī pat šovasar Sems komanda dosies braucienā. Ja nē, es ar Valteru, tad Valters ar Ketiju. Ja? Jā. Nē. Uzšinīsim tevi. Uzšinīsim, ok.